Esiet sveicināti, dārgie radioklausītāji! Jūs pašlaik klausāties Adventistu vispasaules radio raidījumu. Ar jums kopā esmu es, Ģirds Jaunzems. Marija, Jēzus Kristus māte, ir viena no pazīstamākajām sievietēm Bībelē. Vieniem viņa ir ticības un paklausības paraugs, citi viņu godina īpašā veidā, bet vēl citi uzdod jautājumu, ko par Mariju māca svētie raksti. Kāda bija šī jaunā sieviete, kurai Dievs uzticēja kļūt par Jēzus Kristus māti? Ko viņas dzīve atklāja par viņas ticību, pazemību un paļāvību uz Dievu? Un kur beidzas Bībeles vēsts, bet sākas gadsimtu gaitā veidojušās baznīcas tradīcijas? Par šiem un daudziem citiem jautājumiem Vineta Krauliņa studijā sarunāsies ar mācītājiem Āvo Štopi un Daini Rudzīti. Kopā atvērsim svētos rakstus un meklēsim atbildes uz jautājumiem, kas kristiešus nodarbina jau gadsimtiem ilgi. Patīkam klausīšanos! Nākam pielūgt mēs tevi, mūsu debesu Tēvs, jo visvarens tu esi, neaptvērami svēts, lai nāk valstība tava, un lai notiek tavs prāts, debesīs un virs zemes. Esi tu godināts, Dievs, tu mūsu valdnieks, slava gods, lai tavam vārdam. Dievs, tu mūsu valdnieks, šeit un mūžīgi Mūsu dienišķo maizi šodien dodi tu mums, piedod parādus grēkus, par ko sirds klusi skumst. Māci mums arī piedod, pat ja grūti ir tas, tikai kopā ar tevi jauns mums ceļš atverās. Dievs, tu mūsu valdnieks, slava gods, lai tavam vārdam. Dievs, tu mūsu valdnieks, šeit un mūžīgi mūžam. Šaubas no domām, tas tā kārdināt spēj, un no ļaunā mūs sargā, ejot šai pasaulē. Jo tev valstība pieder, spēks un gods mūžīgi, tev ir bezgala vara, cik tas brīnišķīgi. Dievs, tu mūsu valdnieks, slava gods, lai tavam vārdam. Dievs, tu mūsu valdnieks, šeit un mūžīgi mūžam. Amen.
Sveicināti, mīļie radio klausītāji! Šajā dienā esmu studijā aicinājusi divus mācītājus, Āvo Štopi un Daini Rudzīti. Esiet sveicināti! Labdien! Jo šodien mēs vēlamies runāt par Mariju. Mariju, kur ir Jēzus māte. Jo augusta mēnesis ir tas mēnesis, kad visā pasaulē Marijas vārds tiek pieminēts arvien biežāk. Un tādēļ mēs vēlamies ielūkoties Dieva vārdā un arī izpētīt to, ko tad Dieva vārds runā par Mariju. Un mans pirmais jautājums ir, kāpēc Marija ir viena no visvairāk apspriestajām personām kristietībā? Ja mēs lūkojamies uz Mariju, uz viņas vēsturisko liecību, kas viņa ir bijusi, kas noticis viņas dzīvē, tad tur ir vairāk unikāli notikumi saistībā ar Jēzus dzimšanu, gan to, ka viņa dzemdēja Dieva dēlu, tad piepildījās pravietojums, kas ir teikts Iesajas grāmatā par Imanuēlu, ka Dievs būs ar mums. Un, protams, tas, kā viņš kā bērniņš radās viņas miesā, tas jau arī ir unikāls. Kad viņa bija vēl jauna meitene, viņa nepazina vīra. Nebija precējusies. Jā, nebija precējusies, nevainīga būdama, kļuva grūta, iznēsāja bērniņu un dzemdēja viņu. Tādi unikāli notikumi, kas nekur un nekad ne pie viena cilvēka nav notikuši. Varbūt mēs varam pievērsties tam, kādi tad ir galvenie fakti par viņas dzīvi un ko Bībele stāsta par Mariju. Par Mariju mēs Bībelē lasām, ka viņa dzīvoja Jūdejā. Viņai bija vīrs Jāzeps. Lasot evaņģēlijos, mēs redzam, ka kādu laiku šī ģimene dzīvo arī Ēģiptē, bēgļu gaitās, bēgot no Heroda vajāšanām. Tad, kad Jēzus uzsāka savu kalpošanu, mēs arī varam redzēt, Marija sekoja Jēzus kalpošanai. Beigās viņa ir arī pie krusta. Kā jūs domājat, kāpēc Dievs izvēlējās tieši Mariju kļūt par Jēzus māti? Uz šo jautājumu vislabāk atbildi zina Dievs, bet cik mēs varam saprast no evaņģēlijiem, tad tā nebija nejauša izvēle. Domāju, ka Dievs rūpīgi izvērtēja kandidātus, caur ko tad varētu ienākt šajā pasaulē Jēzus, un izvēle krita Marijai. Par to, kā Marija atsaucās par viņas garīgo stāvokli, Lūkas evaņģēlijs, man liekas, visprecīzāk apraksta notikumus. Piemēram, Lūkas evaņģēlija 1. nodaļas 38. pantā mēs varam izlasīt šādas vārdus. Bet Marija sacīja, redz, es esmu tā kunga kalpone, lai notiek ar mani pēc tava vārda. Šajos viņas vārdos mēs redzam, cik viņa ir nodevusies. Šajā sarunā ar eņģeli. Jā, šeit viņa runā ar eņģeli, kurš ir sūtīts pavēstīt viņai viņas misiju, kam Dievs viņu ir izredzējis. Viņa saka, es esmu tā kunga kalpone. Mēs redzam, cik viņa ir pazemīga, cik viņa ir nodevusies. Un viņa nav tikai pazemīga, bet viņa paklausa. Viņa saka, lai ar mani notiek pēc tava vārda. Viņa pieņem Dieva nodomu. Šeit ir ļoti svarīgi saprast, ka viņa to pieņem, jo viņa jau arī labi apzinājās jūdu tradīcijas likumus, jo viņa zināja, kas viņai draud, kad visi uzzinās, ka viņa ir stāvoklī. Viņa tiktu uzskatīta par laulības pārkāpēju, un viņai draudētu nometāšana ar akmeņiem. Tas ir tāds pēdējais un lielākais sods, bet sabiedrībā viņai draudē kļūt par nicinātu. Tādu izstumto no sabiedrības. Un to, ka viņa labi zināja rakstus, mēs varam redzēt šajā Lūkas evaņģēlijā 1. nodaļā, kur Marija liecina par savu prieku un visa šī viņas dziesma. Un šeit jau viņa citē veco derību ļoti daudzos pantos. Tātad tas pierāda to, ka viņa ļoti labi zināja šos svētos rakstus, kuri tajā laikā bija pieejami. Nestoties uz to, kā tu teici, viņa ir ar mieru pildīt šo lomu un būt par Mesijas māti. Redzot šo viņas atsaucību, mūsdienu kontekstā mēs varam pateikt, ka viņa bija aktīva draudzes locekle. Jā, tāda informēta, zinoša, gatava kalpot. Mans nākošais jautājums ir šāds. Vai Bībele kaut kur māca, ka Marija bija bez grēka? Bībelē mēs tādu tekstu nelasām. Gluži otrādi, ja mēs arī uzmanīgi lasām Lūkas evaņģēlijā,
1. nodaļā 47. pantā ir pierakstīti šādi Marijas vārdi: un mans gars gavilē par Dievu manu pestītāju. Tātad Marija izjūt vajadzību pēc pestītāja. Pestītājs mūsdienu valodā nozīmē glābējs. No kā tad Dievs glābj cilvēku? No grēka. Tātad šeit mēs redzam, ka Marija apliecina savu nepieciešamību pēc glābēja, kas viņu izglābs no viņas grēka. Jā, šī ir tiešām ļoti laba rakstieta, kura parāda, ka Marija pati sevi neizceļ kā kaut ko unikālu, kā tādu cilvēku, kurš būtu šķīsts un tīrs visā. Un arī tas jau atklājas tad, kad bija jāizpilda šīs šķīstīšanās kārtība, kāda bija iekārtota, tad viņa arī pēc vecās derības likumiem gāja un šķīstījās un pienesa šos upurus. Un viens no tiem upuriem tas bija par grēku pienests. Tas arī parāda, ka viņa atzina, ka viņa ir grēcīgs cilvēks, nepilnīgs cilvēks. Un, protams, arī citur Bībelē mums tiek norādīts, ka vienīgais un bezgrēcīgais, kas ir staigājis pa šo zemi, ir tikai Jēzus. Jau Pāvils vēstulē romiešiem 3. nodaļā 23. pants, kas ir daudziem ļoti labi zināms, kurš pilnīgi pasaka, kāds ir mūsu stāvoklis visu cilvēku, kas ir dzimuši. Pāvils raksta, jo visi ir grēkojuši un visiem trūkst dievišķās godības. Un vienīgais, kam tās dievišķās godības netrūka, tas bija Jēzus. To mums liecina Pāvils vēstulē Ebrejiem, 4. nodaļā 15. pantā. Mēs izlasam šādus vārdus. Jo mums nav augstais priesteris, kas nespētu līdzi just mūsu vājībām, bet kas tāpat kārdināts visās lietās, tikai bez grēka. Un Pāvils atkal skaidri, nepārprotami parāda, ka Kristū grēka nebija. Viņš nevienu reizi savā dzīvē nesagrēkoja. Jā, to mums kā cilvēkiem grūti iedomāties, grūti saprast, grūti pieņemt, bet labums ir tas, ka mēs ticam Dieva vārdam. Un ja Dievs tā ir teicis, tad mums tas arī ticībā jāpieņem. Man gribas vēl jautāt, vai Bībele kaut kur māca, ka kristiešiem būtu jāpielūdz Marija? Uz mācekļu jautājumu māci mums Dievu lūgt. Jēzus mācīja tā: mūsu Tevs debesīs, svētīts lai top Tavs vārds. Mēs redzam, kad Jēzus māca saviem sekotājiem lūgšanā griezties pie debesu Tēva. Un nekur Bībelē mēs neatrodam citu mācību. Un tad, kad mēs redzam Jēzus lūgšanu, kas pierakstīta Jāņa evaņģēlijas 17. nodaļā, tad lūgšanā arī Jēzus uzrunā Dievu Tēvs. 1. pantā mēs lasām: tā Jēzus runāja un savas acis uz debesīm pacēlis sacīja: Tēvs, mana stunda ir nākusi. Un šeit vēl arī tajā pašā Jāņa evaņģēlijā 14. nodaļā no 13. līdz 14. pantam ir arī dots mums vēl kāds padoms. Un visu, ko jūs lūgsit manā vārdā, to es darīšu, lai Tēvs tiktu pagodināts dēlā. Ko jūs lūgsit manā vārdā, to es darīšu. Šīs rakstvietas skaidri norāda uz to, ka lūgšanas uzklausīšana, tā ir Dieva sadaļa. Tā nav kaut kāda cilvēku sadaļa. Arī skaista rakstvieta ir 1. Pāvila vēstulē Timotejam, 2. nodaļas 5. pantā mēs lasām, jo ir viens Dievs, kā arī viens starpnieks starp Dievu un cilvēku. Cilvēks Kristus Jēzus. Tātad tas starpnieks ir Jēzus. Viss vairāk nav nekāda starpnieka. Šodien kristietībā redzam, ka Marijai tiek atvēlēta šī starpnieciskā loma, šī Kristus loma, kad mēs domājam par to, kas tad ir īsti lūgšana. Tā nav vienkārši saruna. No mūsu puses, no cilvēcīgās mēs saprotam, jā, mēs uzrunājam dievišķu būtni, un šī dievišķā būtne tad uzklausa. Mūsu pasaules dzīvo gandrīz jau 9 miljardi cilvēku. Cik cilvēku lūdz Dievu vienlaicīgi? Iespējams, vairāki miljoni var lūgt vienlaicīgi, dažādās valodās. Kā tas ir iespējams? Tad tikai dievišķa būtne var vienlaicīgi uzklausīt un atbildēt uz miljoniem lūgšanu, kuras ir izteiktas dažādās valodās. Tad rodas atkal šis jautājums, ja kristietis izvēlas pielūgt vai Mariju, vai jebkādu citu būtni, svētu varbūt, un viņus pielūdz, tad viņi viņus liek Dieva vietā, ka viņiem ir šīs dievišķās spējas.
Tas ar kristīgo teoloģiju, ar Bībeles mācību neiet kopā. Un mēs jau varam arī lasīt Jāņa atklāsmes grāmatā. 19. nodaļā, 10. pantā Jānis runā par sevi un savu sarunu ar eņģeli. Tad es kritu pie viņa kājām, gribēdams viņu pielūgt, bet viņš man saka, nedari to. Es esmu tāds pats kalps kā tu un tavi brāļi, kam ir Jēzus liecība, pielūdz Dievu. Tātad apustulim Jānim eņģelis neatļauj sevi pielūgt, jo tikai Dievs ir pielūgsmes cienīgs. Arī Jesajas grāmatā es atrodu tādu ļoti skaistu liecību par to, ko Dievs no savas puses pavēsta par dievišķo statusu. Jesajas grāmatas 43. nodaļa 10. līdz 13. pants. Jūs esat mani liecinieki, tā saka tas kungs, un jūs esat mani kalpi, ko es esmu izredzējis, lai jūs to atzīstat un man ticat, ka es tas esmu. Priekš manis neviena cita dieva nav bijis, un pēc manis neviena cita dieva nebūs. Vienīgi es esmu tas kungs, bez manis nav cita glābēja. To es jums pasludināju un arī jums palīdzēju, to es jums teicu, kad jums sveša dieva vēl nebija. Jūs esat mani liecinieki, tā saka tas kungs, un vienīgi es esmu Dievs. Arī turpmāk es palieku tas pats, un nav neviena, kas varētu izglābt no manas rokas. Kad es gribu ko darīt, kas to var traucēt? Priekš manis šīs Bībeles rakstvietas skaidri pasaka, ka Dievs saka, vienīgi es esmu Dievs. Vienīgi man pienākas šī pielūgsme. Šeit mums nav jāsaprot Dievs kā tāda milzīga autoritāte vienkārši to pieprasa. Nē, viņš pasaka skaidri savu pozīciju, un tas ir tas, kas no cilvēka, no radījuma pienākas Dieva priekšā. Atzīt, ka vienīgi viņš ir Dievs, un citu Dievu arī nav. Tas nozīmē, ka jebkura pielūgsmes forma, viņa ir vēršama tikai un vienīgi uz Dievu. Kā saprast Jēzus vārdus kāzās Kānā un arī pie krusta, kad viņš runāja ar savu māti? Šī ir tāda rakstvieta, par kuru, man liekas, diezgan daudz šķēpi ir lausti. Kristietībā, cik cienīgi vai necienīgi Jēzus ir uzrunājis. Tur ir teikts Jāņa evaņģēlijas 2. nodaļa, 4. pants. Kas man ar tevi sieva? Mana stunda vēl nav nākusi. Mums lasot latviešu valodā liekas tāda diezgan sausa, varbūt kāds varētu pat teikt diezgan tāda rupja atbilde, nu kā pret māti, kur ir tevi audzinājusi un dzemdinājusi, kur tas mīļums, bet mums jāsaprot tā laika kultūra, jo, ja mēs tā uzrunātu savas mātes, tas būtu kaut kāds priekš mātēm aizvainojums, bet oriģinālā tur ir tāds vārds izmantots ģunai, un viņam vairākas nozīmes. Tas bija vārds, ar kuru uzrunāja cieņpilni sievieti, bet arī tā skaitā māti. Tāpat ar šo vārdu cieņpilni uzrunāja savu laulāto sievu. Mēs kā cienīgi vai tā mīļi uzrunājam savas sievas, mīļā vai dārgā. Savā ziņā tas vārds ir kaut kas ļoti līdzīgs. Mēs saprotam, ka tā bija ļoti cieņpilna uzruna. Un kā mēs varētu raksturot Jēzus vārdus pie krusta, kurus viņš adresē savai mātei? Par to mēs lasām Jāņa evaņģēlija 19. nodaļā no 25. līdz 27. pantam. Bet pie Jēzus krusta stāvēja viņa māte, viņa mātes māsa Marija, Klopas sieva un Marija Magdalēna. Tad Jēzus ieraudzījis savu māti un viņai līdzās māceklis stāvam, ko viņš mīlēja, saka mātei, sieva, redzi tavs dēls. Pēc tam viņš saka māceklim, redzi tava māte. No šā brīža māceklis viņu ņēma pie sevis. No šīs īsās sarunas mēs atkal redzam šo pašu mīļo uzrunu, kad Jēzus griežas pie savas mātes, un īsā dialoga rezultāts ir tas, ka māceklis Jānis saprot, ko Jēzus vēlējās ar šiem īsiem vārdiem pateikt, un viņš ņem un rūpējas par Jēzus māti turpmākajā dzīvē. Vai Marijai bija vēl citi bērni, un ko par to saka jaunā derība? Marka evaņģēlijas 6. nodaļā, 3. pantā, mēs lasām, kā raksturo Jēzu, vai viņš nav namdaris, Marijas dēls
un Jēkaba un Jāzepa un Jūdas un Sīmaņa brālis, un vai viņa māsas nav šeit pie mums? Tātad klātesošie zina par Jēzus ģimeni, viņa māti, pazīst viņa brāļus un māsas. Bībele mums neatklāja vairāk par šiem brāļiem un māsām. Mūsu izpratnē tie ir miesīgie brāļi un māsas. Vēl arī Galatiešu vēstulē 1. nodaļas 19. pantā mēs lasām kādu citu apostuli, es netiku redzējis, bet tikai Jēkabu tā kunga brāli. Tiek uzskatīts, ka Jēkabs, kurš rakstīja Jēkaba vēstuli, ir Jēzus miesīgais brālis. Par pārējiem brāļiem, kā viņi iesaistījās evaņģēlija kalpošanā, mums raksti neatklāja, bet Jēkabs šeit ir pieminēts. Lūkojoties tālāk uz priekšu, kas notika ar Mariju pēc Jēzus debesbraukšanas? Vienīgais teksts, kurš vēl runā par Mariju pēc Jēzus debesbraukšanas, ir pierakstīts apustuļu darba 1. nodaļā no 12. līdz 14. tekstam. Tad viņi griezās atpakaļ uz Jeruzalemi no kalna, Jēzus mācekļi, ko sauca Eļas kalnu, kas ir tuvu pie Jeruzalemes, vienu sabata gājumu. Un tur nonākuši viņi uzkāpa augšistabā, kur mēdza uzturēties Pēteris un Jānis, Jēkabs un Andrejs, Filips un Toms, Bartolomejs un Matejs, Jēkabs, Alfēdēls un Zēlots, Sīmanis un Jūda, Jēkaba dēls. Tie visi vienprātīgi palika kopā lūgšanās, līdz ar sievām un Mariju Jēzus māti un ar viņa brāļiem. Šis ir teksts, kurš mums atklāja, kad Marija turējās kopā ar Jēzus mācekļiem. Un šajā brīdī, kad mācekļi, izpildot Jēzus uzdevumu, gaida svētā gara izliešanās, Marija ir kopā, lūgšanās un vienprātīgi. Tālāk apustuļu darbos un arī vēstulēs par Mariju vairs netiek nekas rakstīts. Varbūt tas arī ir tāds kā norādījums, kad Marijai nav vairs Dieva piešķirta loma turpmākajā kristīgās draudzes dzīvē. Jā, viņa tā kā savu uzdevumu ir izpildījusi. Evaņģēlija jau kas ir? Tā ir liecība par Jēzus dzīvi. No viņa ieņemšanas brīža līdz viņa nāves brīdim. Tas ir evaņģēlijs. Bet evaņģēlija satur biogrāfiskus materiālus, kuri liecina par Jēzus dzīvi, par Marijas dzīvi un arī par citu cilvēku dzīvi Jēzus laikā. Bet kad mēs skatāmies tālāk jauno derību, kad mums atklājas gan apustuļu darbi, gan Pāvila vēstules, Jāņa vēstules, tur ir nedaudz mainījies jau fokus, tā skaidrā, tīrā, labā vēsts par to, ko Jēzus ir darījis cilvēces labā. Tāpēc loģiski ir tas, ka Marija vairs netiek pieminēta, jo visa uzmanība ir Jēzus kalpošanai. Un tad es gribētu jautāt, kāda ir atšķirība starp cieņu pret Mariju un viņas pielūgšanu? Cieņpilnā attieksme pret Mariju, tas ir pieņemt, ka viņa bija tiešām ļoti nodevies un uzticīgs Dieva bērns, kurš atsaucās Dieva aicinājumam un visu izpildīt tā, kā Dievs bija devis visas šīs norādes. Tur jau nebija tikai, ka viņai bija jāpieņem šī vēsts, kad eņģelis viņai nāca pavēstīt. Viņai arī visus jaunības gadus bija Jēzus jāpamāca, jāiedrošina, un tā kulminācija bija tajās kāzās Kānā. Mums jāpieņem šī cieņpilnā attieksme pret viņu, ka viņa tiešām ir unikāla sieviete visas kristīgās vēstures kontekstā. Un es domāju, viņai jau arī bija varbūt tāds tomēr smagums savu veidu uz viņas pleciem, ka viņa apzinājās to, ka viņai ir dievišķa persona klāt, ka viņas dēls ir unikāls. Viņa jau to nevarēja aizmirst, kā viņa ieņēma šo bērnu. Un arī visu pravietojumu piepildījums, jo viņa jau arī vecās derības pravietojums zināja. Un tomēr arī viņai bija kaut kādi šaubu brīži un grūtību brīži, īpaši traģiskais Golgātas mirklis pie krusta. Es domāju, tā viņas dzīve ir abrīnas vērta. Jo mēs viņu varam ņemt kā piemēru, ko nozīmē būt par īstu Dievu bērnu, par liecinieku. Tāpēc, ka viņā bija šīs īpašības jau no jaunības dienām,
Visticamāk, tāpēc arī Dievs viņu izvēlējās šī īpašā uzdevuma izpildē. Caur viņu realizējās tas viss. Bet pielūgsmē tā pienākas tikai un vienīgi Dievam. Man šeit prātā nāk Mateja evaņģēlijā 4. nodaļā, kur ir aprakstīts Jēzus kārdināšana. Galējā kārdināšana, ko Sātans gribēja panākt, ka Jēzus mestos viņa priekšā un pielūgtu viņu. Un ko Jēzus atbildēja? Mēs lasām Mateja evaņģēlijā 4:10. Jēzus viņam saka, atkāpies, Sātan, jo stāv rakstīts, tev būs Dievu savu kungu pielūgt un viņam vien kalpot. Šie ir tādi ļoti skaidri vārdi un ļoti skaidrs norādījums, ko mēs varbūt nesaistam ar sevi un savu dzīvi. Mēs vienmēr lasam to kā Kristus tādu piedzīvojumu, bet īstenībā šeit ir tiešām ietverta arī tāda dziļa nozīme par to, kā mums jārīkojas un kādai jābūt mūsu pielūgsmei. Šeit skaidri Jēzus dod šos vadmotīvus, kad tu stāvi izvēles priekšā, ko tu pielūgsi, kā priekšā tu zemosies. Tad Jēzus skaidri vienkārši nodod liecību arī mums, kā lasītājiem, jo kāpēc gan tad tas ir ierakstīts evaņģēlijos, kā liecība, lai mēs saņemtu kādu pamācību. Šeit tā vērtīgā pamācība, kur Jēzus saka, atkāpies, Sātan, Jēzus skaidri norāda, kurš tad ir tas, kuru ir jāpielūdz. Esmu saticis kristiešus, kuri arī griežas pie Marijas lūgšanās un pielūdz Mariju. Un kā viens no motīviem ir tāds, Marija kā sieviete ir iejūtīgāka un tad viņa aizbildinās par mani Dievu priekšā. Tas arī neiet kopā ar Bībeles mācību, jo mēs lasām evaņģēlijā, kad Jēzus saka, pats Tevs jūs mīl. Nav lielākas mīlestības par to, ko Tevs parāda mums. Un Jēzus jau parādīja to līdzjūtību pie krusta. Var gadīties, ka tā domājot, mēs tā kā metam ēnu uz Kristu un uz Tēvu. Bībelē arī teikts, ka Svētais Gars mūs mīl. Tā ir dievišķā trīsvienība, kas ir pasaulē atklājusi šo mīlestību. Bet noslēdzot šo sarunu par Mariju, kā Marijas piemērs var iedvesmot mūsu personīgajās attiecībās ar Dievu? Es domāju, ka Marijas piemērs ir tāds skaists un ļoti gaišs piemērs, kā nebūt pasīvam kristietim, kā būt enerģiskam, aktīvam kristietim, kurš ir nodevies Dieva uzdevumam, jo visi mēs esam aicināti Dieva uzdevumā. Ja mēs esam kļuvuši par Dieva bērniem, tad mums ir īpašs aicinājums nodot tālāk šo liecību. Jēzus saka, jūs esat gaisma pasaulē, pasaules sāls. Un Marijas piemērs parāda, kā būt par šo aktīvo kristieti. Atsaukties Dievam. Ja Dievs tevi aicina kādā lietā kalpot, tad atsaucies. Ja jau Dievs tevi ir izredzējis, tad nešaubies, ka viņš tev nepalīdzēs, viņš tevi nesvētīs. Atsaucies, ej tur, kur Dievs tevi aicina. No tiem īsajiem fragmentiem, kas mums ir ar Marijas tiešo runu, mēs varam saprast, ka Marijas ticība ir pamatota rakstos. Viņa zina svētos rakstus, viņa zina pravietojumus, viņa zina Dievu plānu, un viņas ticība nav akla. Tātad šeit arī mēs varam mācīties, arī būt čakliem Dieva vārda pētniekiem. Un būt arī drosmīgam. Tas, ko mēs arī iepriekš pieminējām par Mariju, viņai draudēja diezgan lielas nepatikšanas, uzņemoties šo uzdevumu. Bet viņa bija drosmīga. Kāpēc viņa bija drosmīga? Es atradu šeit vienu atbildi. Viņa pilnīgi uzticējās Dievam. Mācīsimies arī no Marijas to pilnīgo paļāvību un uzticību Dievam. Ja Marija šodien uzrunātu kristiešus, ko jūsuprāt viņa aicinātu darīt, balstoties uz Bībeli? Man prātā nāk tikai viena rakstvieta. Jāņa evaņģēlijs 2:5. Ko viņš jums teiks, to dariet. Āmen. Amen. Amen. Jēzus, vienīgais, kurš cienīgs, viņam dziedāt gribu es. Jēzus, vienīgais, kurš cienīgs, tevi pielūgt nāku
lūkšu patiesībā, Tev es nododu savu sirdī, Tev es gribu nodot sevi pilnībā. Jēzus, vienīgais, kurš cienīgs, viņam dziedāt gribu es. Jēzus, vienīgais, kurš cienīgs, Tevi pielūgt nāku es. Tevi pielūkšu, kungs, garā, Tevi pielūkšu patiesībā, Tevi sadodu savu sirdī, Tevi es gribu nodot sevi pilnībā. Tevi pielūkšu, kungs, garā, Tevi pielūkšu patiesībā, Tevi sadodu savu sirdī, Tevi es gribu nodot sevi pilnībā. Raidījumus iespējams klausīties katru piektdienu 17:00 Adventistu vispasaules Radio Latvija YouTube kanālā, kā arī vietnes adventisti.lv resursu sadaļā. Lai jums svētīga turpmākā diena!